Esiet sveicināts klausītāji! Latvijas Valsts Mežzinātnes institūta Silava podkāsts ir raidierakstu sērija par meža nozares aktualitātēm, institūtā veiktiem jaunākiem pētījumiem, tajos iegūtajiem rezultātiem, atklājumiem un atziņām. Tās ir sarunas par meža zinātni. Klausies, uzzini un analizē. Labdien, klausītāji! Šodien mums saruna būs par meža izejvielām, kā tās var izmantot un kādu labumu no tām gūt tautsaimniecībā. Un šodien manas sarunas viesis ir Uldis. Labdien, Uldi! Labdien! Nedaudz varbūt iepazīstini ar sevi, kā tu nokļuvi līdz Silavai un kāds ir bijis tas ceļš līdz šejienei. Ar Silavu ir sadarbība man ļoti ilgi bijusi. Es ilgu laiku esmu veltījis celulozes izpētē, strādāju Koku ķīmijas institūtā, celulozes laboratorijas grupā. Un laikā, kad vēl bija profesors Arnis Treimans, mēs kopā ar Silavas pētniekiem sākām veikt pētījumu par koku stādu pēctecību, kā pārmantojās dažādas koku īpašības dažādās paaudzēs, un mēģinājām identificēt perspektīvākos stādus. Tā kā tajā laikā bija diezgan populāri un moderni un aktuāli Latvijā bija celulozes fabrika, tad arī vairāk tā kā uz celulozes īpašībām, un tad identificējām vairākas, koku ģimenes, kas varētu būt ļoti perspektīvas papīra ražošanai. Lūk, un šādā veidā mēs lēnā garā sadraudzējāmies ar Silavas kolēģiem. Un tad, mainoties dažādiem apstākļiem, nolēmu pārnākt uz Silavu un strādāju tagad jau 3 gadus ar meža nekoksnes produktu izpēti un produktu attīstību. Un mums ir izveidojušies jau vairāki virzieni saistīti ar skujkoku pārstrādi. Nevis ar skujkoku, bet ar nekoksnes pārstrādi. Tātad tas būtu gan ar mizām mēģinot atrast viņiem pielietojumu, gan arī skujām pašām. Patreiz realizējam 2 ladu projektus. Viens ir saistīts ar bioloģiski un cilvēku un vidē draudzīgu koku stādu aizsardzības līdzekli, un otrs ir par zaleņa pilnīgu pārstrādi. Un šajā gadījumā mēs liekam akcentu uz tādiem augiem, kuriem nav saimnieciskā pielietojamība. Pirmajā, otrajā skuju koku retināšanas laikā mēģināt atrast šiem kokiem pielietojumu, jo patreiz tāpat meža retināšana un kopšana ir jāveic, bet izstrādātā koksne paliek mežā un tādā veidā gan samazinot meža to ainavisko skatījumu, tā pašā laikā palielinot arī ugunsbīstamību, jo tie sausies skujas, sausā tievā koksnes daļa, tā var radīt arī papildus ugunsbīstamību. Un, protams, arī rada papildus interesi visādiem kaitēkļiem ēst ne tikai to, kas ir nocirsts un atstāts bioloģiskai daudzveidībai, bet arī mēģināt pieķerties klāt tiem augiem, kas ir domāti ir atstāti valdošai audzē. Tādi 2 lieli virzieni patreiz, kuros mēs strādājam. Un katrā no viņiem ir iegūstami dažādi interesanti rezultāti un produkti. Tad arī nedaudz mēģinās ieskicēt šos abus virzienus. Es domāju, ka lielākā daļa klausītāju zina, kas ir stāds, kas ir baļķis, kas ir zalenis. Zalenis ir tas, kas ir zaļā krāsā, varētu teikt, vienkāršā valodā. Tas, kas paliek pār no koka un ir zaļāk. Tas, kas ir, ja mēs paņemam baļķi, tam mēs zinām pielietojumu, bet tam pārējām, kam lielākā daļa zina to, kad mēs sadedzinām, taisām enerģētisko šķeldu un to sadedzinām, tad mūsu ambīcijas ir atrast šiem te materiāliem pielietojumu nedaudz vairāk par vienkārši sadedzināšanu, jo mūsu uzstādījums ir par to, ka vēlams sadedzināt tikai to, kas pat tālāk nav nekur izmantojams kāda produkta iegūšanai. Un tagad jau ar pētījumiem mēs esam nonākuši pie tā, ka arī pats sadedzinot mēs iegūstam pelnus, un no tiem varam iegūt arī dažādus barības vielas, atgriezt atpakaļ mežā, kas varbūt arī ir viena no tādām labām tēmām. Zalenis. Kādus produktus mēs no viņa varam iegūt? Patreiz rūpnieciski Latvijā iegūst chlorofilu. Neliela kompānija chlorofilu ražošanu nodarbojās. Un paralēli mēs tagad skatāmies, ja pēc chlorofilu ražošanas tur kaut kas paliek pāri, tad ko var izmantot tālāk. Un tad mēs esam sapratuši, ka ir iegūstams vasks, kam varētu būt prognozējama nākotnē liela vērtība. Tāpatās ir iespējams iegūt dažādus terpēnus un medicīnas pārtikas piedevvielas. Un tad, kad paliek viss tas pāri, pat pēc visas ķīmiskās pārstrādes, mēs esam ieguvuši tādas 2 dažādām tehnoloģijām humīnvielu šķīdumus,
kurus mēs plānojam tagad nākotnē testēt uz jauniem koku stādiem. Un tad identificēsim labāko šo šķīdumu. Tad, principā, mēs teiktu tā, ka ja tagad ir ražotājs, kurš ražo šo chlorofilu, tad tagad būs nākotnē iespējams šo produktu apjomu palielināt, gan arī izveidot vairākas citas šīs ražotnes, kuras varbūt strādās ilgspējīgāk ar vairākiem produktiem un arī ne tik sezonāli, kā patreiz tas notiekās. Tu minēji par šo pētījumu, ar ko viņš noslēgsies šis pētījums. Vai tur ir stāsts par kaut kādu tehnoloģiju, varbūt jau ar kaut kādiem konkrētiem produktiem, kuri drīzumā varētu parādīties ražošanā? Mums mērķis ir tāds, ka patreiz mēs mēģinām identificēt dažādus šos produktus šajā LADA projektā ar domu identificēt potenciāli labākos. Tāpēc esam iespringuši varbūt daudzos dažādos virzienos, bet nākotnē mēs esam jau identificējuši, ka tātad šis augu mēslojums šķidrais būtu liela perspektīva. Un tad vēl tagad ir jautājums, vai mēs varbūt izmantojot augu bioloģiskās vielas, varbūt ir iespējams iegūt dažādus citus produktus, piemēram, kā kūdra aizvietotāju materiālu, kuru mēs varam izmantot gan cietā veidā, kā piemēram stādām podiņi, vai arī otrs variants, viņš varētu būt arī tādā šķidrā veidā, būt kā mēslojums. Bet tā ir patreiz nākotne. Cenšamies tagad šo cieto atlikumu, kas ir palicis, konvertēt par bioogli, noteiksim siltumspēju, un tad jau principā, es teiktu, tā mērķa koksnē, kas ir sākotnējā retināšana šiem jauniem kokiem, varētu sākt parādīties pielietojums. Un līdz ar to arī atverās tirgus un varētu būt papildus kaut kādas peļņas iegūšana gan mežsaimniekiem, gan šai bioloģiskai biorafinēšanas industrijai. Bet tur vēl ir jāsaprot, ir jāidentificē precīzi, kādas tehnoloģijas un kādas metodas jāizmanto, lai varētu iegūt šādus produktus, bet virziens ir ļoti perspektīvs. Kā jau visi šādi pētījumi, kas ir virzīti uz konkrētu produktu ražošanu, viņi, protams, ir jāveic sadarbībā ar kādiem jau sadarbības partneriem, ražotājiem. Vai tu vari teikt, ka šī sadarbība šobrīd veidojās veiksmīgi un ka tā ķēdīte veidojās tāda, ka tās tavas zināšanas, tavi atklājumi, tavi pētījumi tuvākajā laikā redz pielietojumu? Paldies par jautājumu. Teikšu tā, šis nav tikai mans pētījums, šis ir jau tiek veidots konsorcijā ar Latvijas Universitāti, ar Biolatu, Kokskaus skapetu, un līdz ar to tā sadarbība veidojās diezgan cieša un intensīva. Un es teiktu, ļoti laba sadarbība, un es teiktu, ka nākotnē jau sākam domāt par jauniem projektiem un plānojam startēt šādā pašā konsorcijā, lai attīstītu jau precīzi identificētās tehnoloģijas un ieviest tās ražošanā. No tevis ieskicētā ir klausītājiem saprotams, ka tie virzieni, kuros strādāt, ir ļoti daudz. Es domāju, ka tev darba tuvākajā laikā netrūks. Varbūt pievērsīsimies otram projektam par šiem stādu aizsardzības līdzekļiem. Kas bija pamatā problēmas, aktualizēšanai un kā tika pieņemts šis lēmums par to strādāt? Idejas sākumā radās no tā, ka mūsu stādu aizsardzības līdzekļi, ko patreiz izmanto mežsaimniecībā, viņi visi ir importēti. Tā bija viena lieta. Un otra lieta, iepazīstoties ar šiem izmantotajiem materiāliem, it kā ļoti daudz satura, šķīst ūdenī un viss ir ļoti forši. Bet tajā pašā laikā viņi ļoti daudz satura akrilātus, kas vidēji labs īsti nav. Un līdz ar to sanāk, ka mēs aizsargājam stādus, bet varbūt ne īsti ekoloģiskā veidā. Un tāpēc, ņemot vērā šo apstākļu, mēs pieņemām lēmumu, ka mums ir nepieciešams atrast koku stādu aizsardzības līdzekli, kurš būtu pilnīgi videi draudzīgs. Un tāpēc mēs sākotnēji mēģinājām to visu taisīt no augu eļļām. Bet tur ir viena liela problēma, kad strādājot ar augu eļļām, ražošanā ļoti būtiski tas, kad izmantot maksimāli lētu šķīdinātāju, kas šajā gadījumā ir ūdens. Un tad radās interese izveidot tādu koku stādu aizsardzības līdzekli, kas būtu uz eļļas bāzes, bet šķīst ūdenī. Tad jāsaka, te ir vairāku lauka atbalsta dienestu projektu, ko mēs esam veikuši. Līdz esam tagad identificējuši, ka ir ļoti labi izmantot pietiekami vienkāršu tehnoloģiju, kurā tad mēs varam sajaukt ūdeni kopā ar augu eļļām un pievienojot klāt dažādas vielas, kas varētu potenciāliem koku grauzēju vabolēm, ka šai gadījumā mēs pētam lielo priežu smecernieku aizsardzību.
esam patreiz ieguvuši diezgan interesantu receptūru, vienkārši lietojamu. Un tagad mums ir lauku pētījumi, sadarbojoties gan ar izpētes mežiem, kas ir gan Silavai, gan ar valsts mežiem. Un jau šogad mēģinājām uzlabot tās receptūras mašinizētu uzklāšanu stāda audzētavā Valmierā. Tur veicām stādu pārklājumu. Tad tagad ir jānovēro būs, kā šie stādiņi jūtās, kā aizsardzības līdzeklis ar šo uzlaboto receptūru spēja aizsargāt stādiņus pret grauzēju. Klausītājiem nedaudz iepazīstinot ar šo problēmu. Tātad mums Latvijā ir nopietni attīstīta stādu ražošana, bet liela problēma ir šos stādus uzreiz pārstādot mežā. Kā jau Uldis minēja, šis priežu lielais smecenieks ir būtiska problēma, jo šie jaunie stādi tiek bojāti. Ir izveidotas tehnoloģijas, kuras balstās piemēram uz vaska uzklāšanu šiem jauniem stādiem, uz sakņu kaklu vai vienkārši runājot smilšu līmes maisījumu, kuru kokaudzētavās uzklāja, jo šobrīd ir tā tendence atteikties no dažādiem insekticīdiem un izmantot dabai šādus draudzīgākus auga aizsardzības līdzekļus. Uldi, ar ko tad šī tava tehnoloģija, ar ko viņa atšķirsies no jau minētajām? Kokiem jau dabiski jau ir iekšā dažādas vielas, kas liecina par to, ka viņi mēģina ar šīm vielām aizsargāties pret kādu no bojājumiem vai pret kādu no grauzējiem. Un tad sanāk tā, ka mēs tagad šīs vielas no izstrādātiem kokiem, kas tagad top jaunos produktos, mēs šīs vielas izņemam ārā. Un mēs tā kā sanāk tā, ka mēs no veciem kokiem, kas jau aiziet produktu ceļu, ņemam ārā tās vielas, kas viņiem tālāk nav vajadzīgas, iedodam šiem jaunajiem stādiņiem. Un tad sanāk tā, ka tie vecie koki palīdz aizsargāt jaunos kociņus. Tā varētu teikt filozofiski. Tās ir tās vielas, kas arī principā diezgan sekmīgi strādā. Un tā ir iespējama nākotne šim aizsardzības līdzekļiem. Jā, man jau iepriekš minētie līdzekļi ir tādi vairāk tā kā mehāniska aizsardzība. Tātad vasks, šīs milšu maisījums, ar viņu tiek apstrādāts stāds. Un vienkāršot runājot, vabole nevar tur iekosties. Tā varētu teikt, tās tā kā repelenta efekts. Teiksim tā, ņemot vērā to, ka vabolē tāpat viņi graužās cauri. Mizas biezums ir aizsardzības slānis, tomēr viņam jābūt pietiekami biezam, lai tā vabola nespētu izgrauzties cauri. Līdz ar to tam kažots viņam ir jābūt. Tāpēc arī mūsu pārklājums arī veido tādu pārklājumu. Tāpat arī mēs rēķinām to, ka no zemesēdzes paceltie putekļi tie arī var veidot papildus slāni, bet arī šīs koksnes vielas, tās ir tās, kas rada šo vabolē negaršīgo sajūtu, ka viņai tur negribas tur īsti grauzties cauri. Un tad sanāk tāda simbioze starp klasisko pieeju, biezo kažoku un negaršīgo. No tevis teiktā jau var saprast, ka šobrīd šis produkts ir jau izmēģinājuma stadijā un viņš tiek pielietots kokaudzētavā, un ir jau arī ierīkot izmēģinājumi ar šiem stādiem. Jā, ir jaunie rezultāti pie manis vēl nav atnākuši, bet patreizējā vīzija ir tāda, ko mēs darījām, taisījām sākotnējos novērojumus insektārijos. Domu, kad novērtēt, kā šīs smecernieks uzvedās mūsu, koku stāda aizsardzības līdzekļu klātbūtnē, tad mēs novērtējam to, ka diezgan efektīvi strādā šī metode. Ar šo jaunizveidoto pārklājumu smecerniekam nebija intereses šajā stādiņā ne rāpties, ne nekosties. Tas izklausās ļoti labi, jo pēc tevis minētā, ka šie citi produkti, kas tiek pielietoti kokaudzētavās, viņi ir diezgan dārgi un viņi tiek importēti. Un kā tu pats redzi, vai tava šī izstrāde vai jūsu kolektīva izstrāde, protams, kāds ir tas ceļš, lai tas kļūtu par pieejamu mežkopiem? Patreiz ir tā, ka mēs vēlamies sagaidīt šos jaunos rezultātus, bet tajā laikā, kamēr gaida, tikmēr mēs arī tāpat turpinām strādāt. Un patreiz mums ir ne vīzija, bet iestrāde pie tā, ka mēs sākam strādāt pie tā, ka mēs veiksim lielāku tilpuma vārījumu. Patreiz ir sarunāts arī krāsu ražotnes, kurā mēs varēsim veikt šo pilotu vārījumu. Tā doma tāda, kad iegūtu kaut kādu ap 4 tonnām koku stāda aizsardzības līdzekli. Tad jau būs arī notestēta gan pati ražošanas cikli, identificētas problēmas, varbūt, kas droši vien arī parādīsies mērogojot šo pārēju no laboratorijas līmeņa uz tādu, varētu teikt, pilotu ražotnes līmeni. Un tad arī būs arī kaut kas vairāk zināms par to, kā tas viss notiksies. Ja viss veiksmīgi, tad vajadzētu būt tā, ka 2 gadu, 3 gadu laikā mums vajadzētu būt jau identificētai gan receptūrai, gan tehnoloģijai.
Šis līdzeklis, protams, ir mežsaimniekiem ļoti svarīgs, lai aizsargātu šīs jaunaudžu ierīkošanas stadijā, bet tad nāk nākošā problēma, šie pārneģu bojājumi. Vai ir kaut kāds iestrādes arī par to, ka varētu veidot kādu repelentu aizsardzībai pret pārneģiem jaunaudzēm? Mēs esam tur arī pamēģinājuši roku, kā saka, un tikuši pie labiem rezultātiem, bet tur jāsaka, ir patreiz tā kā mums lielākā uzmanība tiek vērtēta tieši smecerniekam, tad mēs tagad no pārneģiem esam bišķi novirzījušies, bet potenciāli mēs redzam iespējas un droši vien, kad pārnedzim te būtu tā saistība apvienojot abus lada projektus, kas ir par zeleņa pārstrādi un koku stādu aizsardzības līdzekli, tad iespējams mēs esam identificējuši, ka tur varētu rasties iespēja veikt aizsardzību pret pārneģu bojājumiem. Bet tur mēs patreiz vēl neesam strādājuši, un tā ir nākotne. Mūsu uzdevums nav identificēt konkrēti vienu produktu, jo parasti, ja mēs pievēršamies kaut kādam vienam produktam, tad mēs aizmirstam to, kas notiek blakus. Ja mums ir veidojies kaut kāds šķīdums, teiksim, ja mums ir vēlme iegūt kaut kādu vienu vielu, tad no tās visas substances, tad jautājums, ko mēs izdarām ar pārējām. Tas virziens tagad ir tāds, kurā mēs ejam, kad mēs paņemam to, kas ir nepieciešams veselībai vai medicīnai vai pārtikai, tad to pārējo tad mēs cenšamies atdot atpakaļ dabai. Un to mēs vai caur šo stādu aizsardzības līdzekli atdodam atpakaļ, vai mēs caur stādu barības vielu, ietver šo šķidro mēslojumu, vai šo kūdrus aizvietotāju vielu. Mēs kā cilvēkam nevajadzīgās lietas, bet mēs atdodam tās atkal atpakaļ dabai un atdodam jauniem augiem, lai viņi atkal varētu spēt nodrošināt šo ilgspējīgu mežsaimniecību. Šis izejmateriāls zalenis, vai ir kaut kādas atšķirības, ja viņš tiek iegūts, kā tu minēji, kopšanas cirtēs vai galvenajā izmantošanā? Nerēķina, protams, to, ka galvenajā izmantošanā vienmēr viņu var iegūt ērtāk, lētāk un vairāk. Problēma šai gadījumā ir tāda, ja mūsu mērķis ir strādāt ar skujām, tad mērķis ir iegūt materiālu, kurā ir maksimāli daudz skujas. Un šai gadījumā, ja mēs skatāmies zaru koks no galvenā cirtē esošajām meglēm, tad šai gadījumā būs diezgan problemātiski viņus nošķirt no zaru koksnes. Tāpēc mēs skatāmies no tādiem, kur šī zaru koksne ir mazāka, skuju apjoms ir lielāks. Līdz ar to gan arī vieglāk sagatavot tieši šīs jaunaudžu kociņus. Pat varētu prognozēt, ka pat tās mazās skujas, kas ir uz stumbra jaunajām meglītēm, pat tās varētu būt izmantojamas un koksnes apjoms varētu nebūt tik liels. Piejaukums šeit ķīmiskai pārstrādē. Jā, paralēli mēs vēl skatāmies tehnoloģiju, kā nodalīt skujas no zaru koksnes daļas. Jo šī ir tā ķīmiskā tehnoloģijas problēma, kad ir konkrēts reaktoru tilpums, un to vajag maksimāli aizpildīt ar tiem resursiem, no kā tu iegūsi to produktu. Un ielikt kaut kādu pēdiņās, varētu teikt, atšķaidījumu ar zaru koksni, kas dod pavisam citas vielas, no kurām pēc tam atkal jāatbrīvojas. Tas rada problēmas gan tālākajā apstrādē, gan priekšapstrādē. Un arī samazina energoefektivitāti šādai potenciālai ražotnē. Tāpēc šī problēma attiecībā uz tīru skuju iegūšanu ir ļoti aktuāla. Ja? Un arī galvenajā cirtē arī tās skujas, tā prasība būtu, ka viņas būtu jāsagatavo daudz rūpīgāk un tīrāk nekā tas notiek mašinizēti galvenajā cirtē. Ja? It kā jau bišķi minēja, bet vai tu redzi kaut kādus šos riskus vai nepilnības tajā, kā tas notiek no produkta, no šīs tehnoloģijas izstrādes līdz nokļūšanai, ražošanai? Tomēr tur ir tāls ceļš ejams un bieži vien daudz kas no izstrādēm paliek tikai laboratorijās vai pētījumu pārskatos. Vai tu redzi, ka šīs tavas izstrādes, šī virzība ir uz saskatām produktu? Te es teikšu, viss ir atkarīgs no tā, kāda ir izveidojusies darba grupa. Un šai gadījumā es teiktu, ka attiecībā uz šo koku stādu aizsardzības līdzekli ir izveidojusies ļoti interesanta darba grupa, kurā ir apvienojušies vairākas nozares entuziasti un speciālisti. Un šajā gadījumā sanāk tā, ka zinātnieks nevar būt viens pats projekta rakstītājs, administrators, grāmatvedis, publicists, tirgotājs un tā tālāk. Un katram ir vajadzīgas savas iemaņas, un šajā gadījumā ir tā, ka mums ir gan zinātnieki, gan tādi, kuriem interesē attīstīt dažādas ražotnes, un tie ir tie, kas arī atraduši un identificējuši šo potenciālo krāsa ražošanas fabriku, sarunājuši telpas, sarunājuši reaktorus. Un tagad atliek tikai mums saprast, vai tas viss ir atbilstoši tas, kas mums ir nepieciešams. Un tad mums vēl jātiek skaidrībā, kā nodrošināt to, lai kaut kas netiek sabojāts.
Un tas gan būs tāds liela mēroga eksperiments, un jācer, kad izdosies. Un tas tāds neliels risks, bet es teiktu, ka viss pamatā ir atkarīgs no tā, kāda ir izveidojusies darba grupa un kādas ir ambīcijas un mērķi. Tieši šajā gadījumā sakrīt ļoti labi. No Ulda stāstītājs, domāju, visiem ir skaidrs, ka šis pētījuma virziens ir ar ļoti plašu attīstības nākotnes redzējumu un arī atšķirīgs no tā, ko lielākā daļa kolēģi šeit dara. Par to, kā šis virziens ir vēsturiski attīstījies un kā viņš ir Silavā bijis, tā būs cita saruna. Bet šodien es domāju, ka mēs teiksim paldies, Uldi, par šo sarunu un veiksmi izstrādes procesā. Paldies jums arī!